Mēs varam sākt dziesmiņu. Tev būs viens intro jāizdomā. Nevis intro, Zvaniņš kā Ziemassvētku brauc. Un tad Reinis, kurš saģērbies vienkārši Latvijas tumšajā, melnajā vispār Ziemassvētkiem neatbilstošam dāvis ir, kurš ir kā vienmēr elementāli un par visu padomājis. Zvaniņš skan un Ziemassvētku brauc. Zvaniņš gan Ziemassvētku brauc, džempers nav mainījies, bet hei, labs rīts, labs diena, labs vakars visiem Olibet entuziastu līgas komūnai. Mēs esam zem stīpas, es esmu Dāvis un es joprojām esmu Reinis. Un jā, un tad šodien otrā sezonas otrā epizodīte. Īsumā mums būs pāri tīkla jaunumi. Jā. Tie būs bišķīt vairāk nekā pagājušais, tā kā tur kaut kāds aktualitātes foršs. Un kas te notiek, Karlīna? Iemetīsim acī atkal, kas notiek TikTok pasaulē. Jā. Mūsu TikTok lēdie, ko viņa ir sadarījusi aizvadītajā laikā no 1. līdz 2. epizodei. Diezgan daudz tur ir, bet visu mēs neapskatīsimies. To jūs varat redzēt Olibet TikTok kanālā. Un šodien būs minigēmiņš. Es esmu sagatavojis. Beņķa ekspertiem kaut kas sagatavots, jā? Tā kā par to mēs vēl, līdz tam mums vēl jānonāk. Bet, Reini, 2 teikumos. Kas jauns? Kas jauns? Pats redzi, Ziemassvētku priekšvakars. Jāuztais īsa epizode, lai cilvēki var pirms Ziemassvētku galda, pirms sēšanās pie galda mēs varam apsēsties, pastīties epizodīti, parunāties, bet šajā laikā ļoti daudz spēļu ir noticis. Jā, tas gan, to mēs arī apskatīsim jaunumos. Dažādi jaunumi līgā, dažādi jauni piedzīvojumi, jaunas atmiņas, jauni notikumi, jaunas iespaidīgas statistikas arī, ko mēs pieminēsim. Tā kā... Kas tev pašam? Man frizūra vec. Tur mēs arī paliekam. Tad varbūt arī sākam uzreiz ar tīkla jaunumi. Tā, pirmais tāds diezgan ietekmīgs līgums ir parakstīts. Labi, es nezinu, vai bijis līgums, bet vienošanās gan ir starp Franci Lāci. Zini tādu spēlētāju? Protams, ka zinu. Viņš ir pievienojies BK dolāriem izaicinājumu / ekstralīgas līgām. Un pirmajā spēlē jau viņš ir atzīmēs diezgan ok statistika. Es gribētu teikt, priekš viņa 33 punkti, 17 bumbas un 4 piespēles. Taču mēs arī viņu varam redzēt, kā viņš izskatās Olibet līgā pret Eiropu viņa spēlē. Jā, un diemžēl zaudējums gan. Tā kā... jābružājas ir, nevar uzreiz tā uzvarēt. Bet starp citu par Franci runājot, jaunumi ir izkāpjot ārā no Olibet līgas. Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas klubs kandidatūrība arī paziņoja par Franču Lāču pievienošanos. Tā kā prieks redzēt, ka mūsu spēlētāji atgriežas mājās. Jā. Es no sākuma biju diezgan pārliecināts, ka viņš jau Anzāģē spēlēja Olibetā, bet nē, viņš ir pie šitās dolāriem. Bet vēl viena lieta, kas ir, ko es pagājušajā epizodē nepieminēju, kad Darbdienu līgā pie Ķekavas spēlē Kristaps Soldatēnoks, kurš pagājušajā gadā bija VF sastāvā. Tā kā acīm redzot, arī mūsu līga tiek izmantot tādiem maziem atspērieniem vai rehabilitācijas sezonai. Beidz, nav jau tā, ka mūsu līga ir tur krietni sliktāka par Olibet, ne Olibet, bet par Optibet Latvijas Igaunijas līgu. Jā, nedaudz jau te sponsoru maiņa, kā saka, bet tā jau nevar teikt, ka ļoti, ļoti mēs te būtu zemāk. Tāpat paskaties, komandu sastāvos, kādi uzvārdi spēlē. Ko vēl trūks mums Edgars Krūmiņš no Maxi basketbola atnāks uz entuziastiem. Protams. Tā mums būs 3-3 izlase. Edži beidz ārdīties Maxi basketbolā, nāc uz Olibet līgu. Šeit ir gana ko darīt. Tā, kas mums tur tālāk jaunumi? Tīkla jaunumiņš ir vēl viens. Atceries, mēs pieminējām ļoti daudz par tēviem un dēliem. Ir taču vēl viens jauns parādījies ne tīkla, bet tēvu dēlu kombo. Un tas bija komanda ASK Patrija. Iepšu Kevins Mežeraups debitēja 13 gadu vecumā kopā ar savu tēti Armandu Mežeraupu. Tā varētu būt, ka tas ir jaunākais. Un rekur arī ir bildīta. Rekur redzam, cik Kevins ir priecīgs kopā ar tēti. Arī tika uzspēlēt. Un tā bija viņam kā dāvana. Dzimšanas dienas dāvana. Tā kā visu cieņu Armandam jāaudzina spēcīgs raksturs arī dēlam. Es domāju, 13 gados, ja tev iemet Olibet līgā, kur ir tādi kārtīgi veči, ļoti labi pieredzīgi. Viņš jau arī, cik es saprotu, visas tās spēles vienmēr ir bijis klāt un apmeklējis. Un es nebrīnos, jo šo tos spēlētājs zina no galvas. Tā kā viņš arī starp citu pirmajiem punktiem jau ir atzīmējies. Trīnīt vien ielādē. Viņš jau izanalizēja visus pretiniekus, skatoties līdz spēles un zināja, ka šis būs mans brīdis. Bet starp citu arī vēl viens tēvdēlu duets.
Darbdienu līgā labklājības ministrs Reinis Uzelnieks arī pieteicis savu dēlu komandai. Reinis Uzulnieks pieteica vai arī spēlēja? Spēlēja. Tur jau viņam dēls Aleks 15 punktus iemet Zaļo un Zemnieku sastāvā. Tas jau tāds nopietnāks rādītājs ir. Jā. Ļoti labi. Tā kā prieks tiešām par tēviem, kuri dod iespēju saviem dēliem, un par dēliem, kuri pieņem šīs iespējas, vai ne? Kaut kā mēli mežģā šodien. Un gan jau arī ir otrādi, ka ir dēli, kas dod iespēju fāterim uzspēlēt. Noteikti. Tā varētu būt Noteikti. Vairāk mošu. Un tad ir arī līga, kurā domā par to, lai ne tikai spēlētāji būtu tie, kuri tur dod iespējas viens otram, bet līga arī dod iespēju sekretariātam, tiesnešiem, un mums ir arī viens tiesnešu stāsts. Mārtiņš Fomins atgriezās pie tiesneša Svilpes. Ļoti, ļoti priecīgs. Viņš pats bija publikācijās izrādītajā sociālajā vidē. Pēc Instagram apraksta spriežot, var saprast, ka šīs darījums ticis veidots jau 3 gadus kopā ar Juriju Jurku. Un, tā kā nevarēja kopsaucēju atrast, jā? Tas varbūt jāpajautā viņiem pašiem, bet, kā pats Mārtiņš saka, 17 gadus nebija tiesājis. Un tad tā tīri ok, esot gājis. Zin kā, 17 gadu tiesāt varbūt tas Svilpi nav, bet es domāju, jaunatnes līgas spēles viņš tur. Kā treneris tāpat tur jau no malas tāpat kaut ko bišķi pietiesā līdzi un tā. Bet prieks par Mārtiņu Fominu, redzam arī tiesnešu trio. Un prieks. Tu vispār zināji, ka mums mājaslapā ir sadaļa tiesneši, kurā tev ir bildīts un vārda tiesnešiem? Nopietni? Kā redz, es nezināju. Bet tagad spēlētājs šito zinās kurš man tur to sodu nenosilpa, jā? Kurš to tehnisko iedod? Tas viss domās tikai pozitīvam un labām sadarbībām. Lai viss būtu oficiāli tīri un bez nekādām apslēptām lietām, jūs varat doties iepazīties ar katru tiesnesi Olibet entuziastu mājaslapā. Tā, kas mums vēl? Bowling turnīrs bija otrais. Un uz cikiem no viņiem tu esi bijis? 0. Es arī. Pateikšu godīgi, es par šito gribēju viņā piedalīties. Protams, tā gribēšana acīm redzot nebija pilnīga, jo ja es gribētu, es piedalītos. Bet tad, kad viņš notika, es pavisam aizmirsu, ka tā ir tā diena, kad notiek. Jo man mūsu TikTok laidīja Karlīna, man atsūtīja bildes, kā tur ir gājis. Man bija tāds, šodien ir bāc. Labi, nekas, bet mums ir foto. Mums ir foto ar uzvarētājiem. Tie nav tiesneši. Tie nav arī Bozo Basket, bet tie ir komanda Alvila Dēli. Malači Žeki. Alvils noteikti ir priecīgs par jums. Alvila Dēli ir smaidīgi. Kur parāda viņi 5. Nezinu gan kāpēc rāda 5, ja viņi tur ir 6. Varbūt viņš 5 straikus uzmet. Es arī tagad rāda, ka man bija 5 straiki. Un Džekiņš ar šampītu un ne alus kausu, bet uzvarētāju kausu ir ļoti priecīgs. Un Malači Alvila Dēli. Jautājums, vai viņi tajā pašā Akropolē paņēma to šampītu, tā kā zini, čempionu titulu izšāja. Es domāju, ka nē, tad jau gan jau būtu kaut kāds video par to. Bet viņi uzvarēja bowlingā, bet mums ir komandas līgā, kuras joprojām turpina staigāt pa uzvarētāju taku, un mums ir arī sagatavots tāds uzvarētāju radars priekš jums. Tāpēc tev ir kaut kāds mazais džingliņš galvā. Kaut ko nodungot. Uzvarētājiem. Uzvarā. Tā ir radars. Jā, uzvarētāju radars. Ekstra līga izaicinājuma kauss. Anzāļas komanda 8-0 bilanci šobrīd. Darbdienu līgā mums ir 2 komandas. Banku augstskola 7-0 un Turība 9-0. Tā ir tāpat Anzaļa Turība. Viņam vienā līgā viens logo, otrā otrs. Tad pat var pamanīt. Nopietna organizācija. Trešajā līgā ir jaunie kolorītie Bozo Basket. Sveiciens Bozo Basketam. Ļoti liels prieks par džekiem. 8-0. Ceturtā līga Fano Latgola ar latvisko skaisto foršo logo, kur redzam ļoti daudz Latvijas zīmes ir iekšā. 8-0 bilanci viņām un sieviešu līgā pazudušās pērles. Skatoties uz šo, mums sanāk ir 6 komandas. 6 komandas. 5 organizācijas, 6 komandas. Jā, bet kurā, vai tu vari pateikt skatītājiem, kurā līgā ir visas komandas piedzīvojušas zaudējumus?
Trešā? Nē, piektā. Trešā, nē, ceturtā. Nē, Es piektā nevaru līga. cipari. Piektā līga ir tā, kurā ir visām komandām vismaz viens zaudējums, tāpēc arī tur neviena komanda nav iekļuvusi uzvarētāju radarā. Nu, reiķin, pirmajā epizodē bija 23 komandas vēl bez zaudējumiem. Es, kas sauc to sastāvu, man bija pusceļā jāievelk elpa. Tur bija tik daudz, ka bija... Jā, nu es nezinu, ko lai te. 4. līgā diezgan aizraujoši mums tur tā cīņa bija. Mums Snūpiem taverna atņēma, iedeva pirmo zaudējumu šautauts Richardam Cifersonam. Viņš teica, lai pasveicina. Un mēs savukārt Blackstorkam šonedēļ baigi labā spēlē atņēmām. Tā kā atstājām Fanolat gols vienīgos mums. Nu, tad redzēsim, kā tur ies tālāk. Un runājot par komandām, par uzvarām. Mēs nevaram nepieminēt komandu, kurai ir milzīgs, gribētu teikt, uzlabojums salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Krietns, ja mēs uztaisītu kaut kādu performance indeksu, ja, kā kompānijās skatās tur rādītājs no gada un gada, tad šeit būtu tā, ka, ja pagājušais gads bija varbūt šeit, tad tagad būtu kaut kur šeit. Un tā ir komanda House of Light, kuri ir izcīnījuši ne tikai pirmo uzvaru, viņiem jau ir 3 uzvaras. Atceramies, pagājušo gadu viņiem bija, nemaldos, neviena uzvara. Nu, gada sākumā noteikti viņi spēlēja Darbdienu līgā, tur bija neviena uzvara, tad viņi pēc tam pārgāja uz 5. līgu. Un tur es pateikšu godīgi, es neatceros, kā viņiem gāja. Nebija viņiem. Jā, un tāpat laikā arī bija diezgan smaga sakāva pret Alfredu Kraukļu Vefu. Bet šogad jau 3 uzvaras. 12. Jau šogad jau ir 3 uzvaras, 2 parakstītie leģionāri. Jeb šo Agris Apkalns un Ralfs Bernāns, kuri palīdz Kristaram Kreitsteinam ieskrēties. Un milzīgs prieks par House of Light. Viņiem arī formiņš šogad ir, tur viss jau mārketings, arī viss forši. Tā kā prieks par jums, ka pēc pagājušās sezonas nenolaidāt rokas, bet tieši pretēji atnācāt atpakaļ vēl stiprāk, ir jau pirmās uzvaras un novēlam izdošanos atlikušajā sezonā. Jā, tā pagad, Tu visu tu pateici, un ejam mācīt tālāk. Ejam tālāk. Nu, par uzvarām beidzām runāt. Par uzvariem tagad es nevaru, par zvēriem, dzīvniekiem. Es nezinu, kā lai kaut ko šito aprakst. Tā pieklājīgāk, jau kolorītāk no mūsu puses būtu teikt, manuprāt, par talantīgiem spēlētājiem. Bet mašīnas. Runāsim basketbola valodā. Mums ir viens kārtīgs dzīvnieks šo sezonu. Tas ir Ekstra līgas izaicinājuma kausa komandas Anzāģa turība. Spēlētājs Mārtiņš Krūmiņš, kuram vidējā statistika, ja mēs uzmetam aci šobrīd, ir 10 punkti, 11 atliekušās bumbas un 8 piespēles, 28 efektivitāte, bet tas neizskan vispār tik iespaidīgi, kā tas, ko mēs tūlīt jums parādīsim. Spēle pret Jēkabpils Ošukalnu. Mārtiņš Krūmiņš, dāmas un kungi, numur 16. 34 minūtes, 14 punkti, tīri pieticīgs rādītājs. Viņš ir īsais spēlētājs, respektīvi saspēles vadītājs. 27 atliekušās bumbas un 26 piespēles. Crazy. Es, kad viņam par šito uzrakstīju, es viņam pajautāju, ka pastāst man, kā to dabūja. Viņš pateica, kaut kā tur, paldies džekiem, jāsan, baigi gribējās 30 plus 30, bet es jau nezināju, cik tur īstenībā ir. Wow! Jā. Tas, ko es varu pateikt, wow! Es skatījos, komanda iemet uz 40 metienus no spēles, 26 viņam piespēles. Plus vēl viņš pats iemet 7 metienus. Tātad tas 26 plus 7, 30. Tie 40, kas bija bez viņa. Bet, labi. Jā. Bet kā mēs Krišam jautājām, vai tas varētu būt jaunais rekords, tad visticamāk piespēlēs gan tas varētu būt 26, jo pagājušajā gadā bija Sandis Silovs. Jā, bija Sandis Silovs. Kuram arī diezgan... Tur bija, nemaldos, 24 vai 25. Tur bija 25 viņam piespēles. Un arī bumbas bija klāt diezgan. Bet piespēļu ziņā līgas veidotāji nemācēja atrast neko citu, kas būtu ar iespaidīgāku statistiku. Atliekušajās bumbās var būt, to mēs varbūt tik dziļi nepapētījām. Tur jau, es jau skatījos šogad Baumans, es neatceros, Egonam Baumanam, viņam jau bija vienā spēlē 30. Jā. Tur mēs pagājušajā sezonā arī par Artūru Vītolu runājām. Viņam bija 55 ogrē, bet tur tāpat. Bija. Bet piespējas ziņā Mārtiņš šobrīd neoficiālā informācija liecina, ka tev ir jauns Olibet Entusiasts basketbola līgas rekords. Nevis līgas rekords, bet līgu rekords. Jā. Kamēr iepriekšējais neatsauksies. Nē, man ir rekords. Man bija kas to zina? Ja jūs ziniet kādu, kuram ir bijušas vairāk kā 26 rezultatīvas piespēles,
kādā no Olibet entuziastu basketbola līgas spēlēm. Droši ierakstiet to komentārā, bet uz doto brīdi mēs, Mārtiņ, tevi kronējam par čempionu. Piespēlēs. Piespēlēs. Čempions vēl jāizcīna. Jā, tas, protams. Nu, tad pēdējais jaunums. Pārunājot par piespēlītēm. Jā, pēdējais jaunums ir tā, ka Reinis man viendien atsūtīja screenshot no Instagram, kad man to atsūtīja. Jā. Man viens tiesnesis atsūtīja Toms Jēkabsbērziņš, šautauts Tomam, viņš arī tiesā. Viņš teica, Džeki, podkastā noteikti pavērojiet. Ir tāds spēlētājs virtuos, kuram spēles stils ir, kā savulaik leģendārajam Magic Johnsonam. Un Reinis, ka man šito pateica, man uzreiz es saliku kopā F-team, es saliku vārdu Vadims, un tad mums ir tāds mazs highlight rullīts ar Vadimu Saltikovu. Tā teikt, dribble maniera, kas tiešām klātienē ir interesanti. Labi, noskatāmies. Spēlētājs. Skatāmies video. Te es izliku tādu highlightiņu trojiciņu smuku arī. Šis pats dubultā nulīt. Te jau skaties, iet pār centram un... Kas par fake. Ļoti labi. Labi, šies jau Ražana Rondo stiliņā. Šis viņam signatures ir. Un šitas, ko es viņu atceros no pār centram un pumpfakes abām rokām. Ļoti labi. Kur vēl piezumot. Tā kā... Tur daudz, kas var būt no tā. Daudz, kas iziet. Kad nenogriezām. Nebija prīmjums. Tur jau daudz, kas no tā pumpfake var iziet. Tur var būt piespēle, tur var būt metiens, tur var būt uzbrukums pretiniekam. Tur ir jābūt prātīgam. Es saku, mēs pret viņu spēlējam Mārupas līgā un varbūt liekas bišķīt smieklīgi, varbūt liekas bišķīt kuriozi, bet tajā pašā laikā, tur bija uz vienu šito Džeks piesēdzās, sabijās, un tas arī šausmīgi novērš uzmanību. Un ja viņš to visu tā smukā ātri var atspēlēt un ko izskriet, tad tā kā, aicinam jūs uz F-team spēlēm. 5. līga, 6. līga. Tā kā varat iet droši skatīties. Vadim, šautauts arī tev. Jā, par to, ka turpini priecēt mūs, turpini spēlēt savā virtuozajā spēles stilā. Bet mēs dodamies tālāk. Tā bija rubrika Tīkli jaunumi, un mums ir laiks. Kas te notiek? Karlīna! Šodien rubrikā mēs apskatīsimies 3 video, no kuriem 2 ir atskats uz to, kā gāja bowlingā, par kuru mēs jau pieminējām, ka uzvarēja Alvila Dēli. Tātad tur būs 2 daļas, 1. un 2. Loģiski. Un tad būs arī 3. video, kurā mēs paskatīsimies, ko tad zina mūsu līgas spēlētāji. Skatāmies video. Čau visiem! Šodien esam ieradušies bowlingā, jo jau 2. reizi norisinās Olibet basketbola līgas bowlinga turnīrs. Nāc, ejam un skatāmies, kā iet mūsu komandām. Iesim noskaidrot, kādas komandas šoreiz ir ieradušās un kāda ir viņu stratēģija. Mēs esam turība. Turības meitenes šodien ir ieradušās, jā. Un kāda ir jūsu stratēģija, lai uzvarētu šo turnīru? Ņemot vērā to, ka šovakar vienīgās dāmas šeit ir turības dāmas, tad mēs novērsīsim kungu uzmanību un plānojam viņus neutralizēt. Un tā mēs uzvarēsim. Mēs esam komanda Ziemeļbrieži bez bremzēm. Mūsu komandas stratēģija šobrīd ir pārāk neatzīst ar augstajiem dzērieniem un mēģināt trāpīt līdz galam aizripināt bumbas. Tiesnešu komanda. Jā, mēs pārstāvam tiesnešus, jā, tā kā tos, kas pieskat laukumā vispārējās. Un kāda ir jūsu stratēģija šodien, lai uzvarētu? Stratēģija ļoti vienkārši. Ar stabili viduvējiem metieniem mēs ilgtermiņā varam dabūt ļoti labu rezultātu. Gan arī kā investēšanā. Mēs esam komanda no Daugmals Dadzes. Droši vien nogāzt par viegli vairāk kā pārējie. Sveiki, mēs esam no Alvila Dēliem un mūsu stratēģija ir uzvarēt. Viņiem arī sanāca. Cik tas bija filigrāns metieniņš šāds pošs. Skaisti. Nu, vot.
Paskaties, kā gāja pirmajā daļā. Ja? Man ļoti patīk meiteņu taktika. Mēs viņus neutralizēsim un apžilbināsim. Es gribēju pateikt to, ka video visiem redzētiem cilvēkiem ir 18 gadu un alkohola lietošanai jābūt uzmanīgiem. Ne? Tur jau nebija alkohola. Āliņš bija visiem uz galva. Kur mēs cenšamies apmānīt. Nebija visi pilngadīgi. Protams, tā arī ir. Visi ir pilngadīgi un nevar nemaz, man liekas, piedalīties. Piedalīties varbūt var, bet tur noteikti neviens neko nepārdos, ja tu neesi pilngadīgs. Labi. Skatāmies, kā iet tālāk. Jā. Otrā daļa - bowlings. Šī ir mūsu otrā daļa bowlingā. Tagad visas komandas ir iesildījušās un laiks ir īstajai cīņai. Kurš kuru uzvarēs, to mēs tūlīt redzēsim. Kas nogāja greizi? Rociņi notrīcēja. Kāds ir tavs uzdevums šodien? Es esmu novērotājs. Es dodu pozitīvu enerģiju uzvaru šai komandai. Vai visas komandas spēlē godīgu spēli? Nekādā gadījumā. Ja man būtu svilpe, būtu pārkāpumi. Jā. Solī. Mēs nesaprotam, kurš arī uzvar, bet mēs uzvaram. Bet, ziniet, ja jums neveiksies bowlingā, jums veiksies mīlestībā. Tieši tā. Ja mana matemātika nekļūdās, jūs uzvarat? Jā, mēs uzvaram. Jā. Kā jums tā veicās? Mums neveicās. Veicās mīlestībā. Darbiņā, jā. Es nekad neesmu jūties tik laimīgs. Šī ir laimīgākā diena manā mūžā, un otrā vietā ir manas kāzas. Jūtamies vienkārši, ka viss kārtībā. Mēs jau bijām paredzējuši, ka uzvarēsim. Atbraucām no Jelgavas, uzmetām un viss sagāja. Kā jūs svinēsiet uzvaru? Brauksim pa mājām pie mūsu draudzenēm. Tenis gaida jau. Skaties un cenšties mūs uzvarēt. Ļoti labi. Es domāju, tādi aplausi Karlīnai. Ļoti labi izveidots aplausi arī Alvila dēliem. Tu redzēji, ka Džekiem tiešām tas bija svarīgi. Viņi atnāca, izdarīja un aizbrauca. Tu pat redzi, cik svarīgi. Svarīgāk par kāzām. Ļoti labi. Redzēt, cik jautri iet bowling turnīros. Noteikti uz 3. turnīru nelaidiet garām. Pieskieties, un kas to zina, varbūt tieši jūs būsiet uzvarētāji. Bet tagad paskatīsimies to, cik daudz līgas spēlētāji zina par pašu Olibet līgu. Skatāmies video. Laika drīzumā. Oktobrī. Kāds bija jautājums? 9. novembris. 1. janvārs. Tad, kad krišana ir pirmais. Kurā? Tas tā kā sieva prasa, kad dzimšanas diena ir. Šodien apsveicam Krišu ar Olibet. Paldies tev liels. Brokastis, pusdienas, vakariņas. Bagets! Paldies! Redz kā. Brokastis, pusdienas, vakariņas. Bagets! Nedaudz atskatījāmies uz jau aizbijušo Olibet aizbijušo, kas tas par jaunu terminu. Olibet dzimšanas dienu. Bet, TikToks vēl joprojām mums ir aktuāls, tā kā droši ejiet tur un piesakojiet basketkapu. Jā, mēs priecāsimies par katru no jums, kurš piesako, atstāja laiku, nospiež varbūt subscribe platformā Tava Truba, jeb YouTube. Un seko līdzi tam, kā mums iet Olibet Entuziasts basketbola līgā. Tā bija rubrika, kas te notiek Karlīnai. Kā redzam, Karlīnai visi forši notiekās un visi ar viņu pozitīvi runājās, par ko ir milzīgs prieks. Tas gan. Dodamies tālāk. Dodamies pie Beņķa ekspertiem. Beņķa eksperti. Jeb šo epizode, kurās nav viesi, mums ir rubrikā Beņķa eksperti. Reini, pēc pagājušās epizodes es izteicu tādu domu, ka mēs varētu uztaisīt kaut kādu minigame, family feud type lietiņu, vai ne? Un man ir aizdoma, ka tu ne tikai izteici to pagājušajā, bet ka tu kaut ko esi sagatavojis. Jo es zinu, Dāvi, pilnīgi no pagājušās sezonas atceros, ja Dāvis pasaka, ka būs kaut kāda statistika, tad nākamajā epizodē man ir jāmin. Tad es ņēmu YouTube'iņu, PowerPoint'iņu, Excelīti,
savus pirkstiņus un galviņu un uztaisīja amatieru feud. Labi, man tagad kaut kas jāmin, jā? Jā, darīsim tā, ka šoreiz te ir atkal kaut kāda informācija, ko es no mājaslapas izvilcis, bet uz nākamo reizi mēs jau varētu mēģināt tā kā skatītājiem sarunāt, ka mēs caur Krišu iesūtām viņam kaut kāds jautājums, savācam tur 100 atbildes pieņemsim, un tad mēs balstoties uz skatītāju. Nu, uz skatītāju, spēlētāju, sekotāju, Instagramiņš, WhatsAppiņš. Tā kā tā. Kaut kas. Labi. Es zinu, kā strādā Family Feud. Es pieļauju, jā, bet tu vari man atgādināt. Respektīvi, es tev iedodu kategoriju, tur ir 6 atbildes vai 4, un tu man saki, kā tu liekas, kur ir populārāka atbilde. Spēlēsim ar 2 straikiem, 2 reizes tur nav kļūdīties. Ok, labi. Galvenais, lai nekļūdos 2 reizes pirmajā raundā, tad būs viss tavs darbs vējā. Tad pirmais jautājums ir par vīriešu vārdiem EBL-ā. Tad, kā tev liekas, kuri ir populārākie vārdi? Populārākie vīriešu vārdi EBL. Kopā mums ir štuk 500. 1500 vīrieši. Jā. Nu, tas precīzi vai tas plus mīnus? Tas ir, es ņēmu atkal copy-paste tabuliņu. 1500 vīriešu vārdi. Nu, man kā īstam latvietim, es gribētu teikt, ka Jānis noteikti ir viens no viņiem. Un Jānis ir numur 1. 82 Jāņi. Labi, ok. Nu jā, es īsti nezinu, kas varētu vēl par Jāni būt populārāks. Es tagad domāju, ka galvā, kas ir, kas tev kaut kāda komandas biedri, kas tev daudz ir bijuši. Jo man bija tā pār pirmie asociācijas, kas man ienāca, un arī... Nu, es teikšu, ka Kārlis arī ir. Kārlis ir numur 6. 4. Numur 4. Ok, numur 4 ir Kārlis. 48 kāļi mums ir, jā. Kas ir populāri vārdi? Es gribētu teikt, es šaušu Kristaps. Kristaps? Diezgan labi tev iet. 58. 58. Kristaps. Man pašam komandā ir... Jā, tas arī bija pirmais, kas man... Kristaps, man liekas, daudz basīt spēlē. Jā. Es vienkārši zinu, ka vispār ir ļoti daudz vīriešu vārdi, kas sākas tieši ar Krist. Kristaps, Kristers, un tad es pieļauju, ka Kristaps varētu būt tāds populārāks. Bet... Kas mums vēl ir palikuši? Vēl 3. 3 vēl ir palikuši, jā. Man visi 6 jāpasaka. Tu jau vari šaut garām. Es nezinu, ja tev kādu nav papildu iespēja, jā. Papildu iespējas varbūt ir. Viens no vārdiem mēs šodien pieminējām. Pie līgas, ne gluži debitantiem, bet tajā sakarā olimpiādā spēlēs. Mārtiņš. Tas mums arī ir. Es vienkārši domāju, vai Mārtiņš vai pa Jurku ar mēs runājām. Bet es domāju, ka Mārtiņš varētu būt. 49 Mārtiņi. Labi. Cik vispār ir kārtu, lai es zinu, cik es tos 3. Nē, tev katrā kārtā būs. Katrā kārtā 3 streiki. Tad, es nezinu, man kaut kā velkus kaut kādu... Nē, tas nebūs. Es gribēju teikt Roberts, bet es pats nepazīstu tik daudz Roberts, lai būtu tur. Tāpēc es anulēšu šo. Tiešām pat nezinu, iedod varbūt šitas ten, olimpisko spēļu zelta medaļnieks. Edgars. Jā, Edgars mums ir 6. 45 Edgars, kaut kas ir 46 vai 47. Vai tie paši 45? Vai tie paši 45? Man gribās teikt, varbūt, nē. Labi, es teikšu Armands. Armands ļoti tuvu, bet nē. Pirmie 2 burti pareizi. Pirmie 2 burti ar. Tad nezinu, kāds Arnis, Arvis, kaut kas tāds. Vēl pēdējais minējums un tad... Tā es tev pateikšu. Kā? Pateiksi ar. Es tiešām nezinu. Saspēles vadītājs Latvijas izlasē. Artūrs. 45 Artūri mums ir. Artūrs taču populārs vārds ir. Ok, labi. Jānis, Kristaps, Mārtiņš, Kārlis, Artūrs, Edgars. Un cik viņi no tiem 1500, cik viņi sastāv? Tur tā uz acu uzmantot kaut kā 300 ir, ne? 98, pat vairāk, 400. No šiem 6. 300 kā reizi. Nē, bišķi vairāk. Ok, labi. Šis man patika. Tā. Super, Dāvi, ļoti labi. Otrā kārta. Dāmas sieviešu vārdi. Ja dāmas nedrīkst atcērt no vārtā, pa dāmām arī. Es gribētu šaut. Katrīna. Nav Katrīna. Laura. Nav Laura. vēl viens, un tad tev straiks ir.
Tā, labi. Tā, es pagaidu. Liene. Cik vispār ir sievietes? 200. Kopā ir 111 sievietes. Un kāds ir tev sadalījums? Tur noteikti nebūs 40. Nē, tur ir ar 3. sardai vietai pa 4 un 1. 2. dalīts pa 7. Tā kā nav nemaz. Ko es jau tur nosaucu? Kas tur bija? Bija Katrīna, bija Laura, bija Liena, bija Gunta. Daram tā, 4. vietā hints ir... Ir tev hintiņā? Jā. Labi. Karalisks vārds. Tagad tu man vienkārši nostādi. Iedomājies Anglijas karalieni. Kas tev? Elizabete. Ok. Tā tu pasaki karalisks vārds. Ko es nosaukšu pārējās apvainosies. Tas gan. Labi. Visām dāmām šie karaliskie tā. vārdi. Tā, labi. Labi. 3. vieta ir tāda filma, kurā meitene pazūd kaut kādā brīnumainā zemē. Alice. Jā. Alice brīnumzemē. Jā. Es varu šādi spēlēt, mēs varam. Šādi man patīk. Tātad Elizabetes un Alice pa 4 ir. Ok, tad kas ir pa 7, jo šie ir tādi ļoti populāri vārdi. Kā lai es tev iedod šitam? Tas ļoti Man ir minējums. Karlīna. Nē, nebūs Karlīna. Kas te notiek Karlīna rubrika mums nav viena no populārākajām. Ļoti īsts vārds. 4 burti, bet no 2. Anna? Jā. Nākamais hints jau būtu spoguļvārds. Tad tas ir otrais. Pirmais, kad tu pateici 4 burti, man ienāca prātā Dace, bet tad, kad pateici no 2 burtiem 4 burtu vārds, man bija tāds, ok, labi. Un tad, pirmais vārds. Kāds labi šodavai, viņš padomā. Tepat arī es apskatījos priekš hintiņu Latvijas izlasē sievieši ir vairāks. Dāmas ar šādu vārdu bijuši arī 4 burti. Gan nozīmīgas lomas ir bijušas. Es tev varu, nezinu. Man jāpēdīs bez sāls komentāros skatītāji. Kubliņa un pulvere, zini? Zinu, Ieva. Jā. Yes. Tā kā mums ir arī 7 ievas līgā. Ok, 7 ievas, 7 Annas, 4 Alice, 4 Elizabetes. Jā, šis jau bija... Šis bija grūtāk. Tad kāds būs 3. rauns, man viņš bail paliek. Tātad, ja mums ir vīriešu vārdi un dāmu vārdi, tad paliek tikai un vienīgi tiesnešu vārdi. Uzvārdi. Labi, to vēl varētu mēģināt. Jūs zināt, kā ir kaut kādi tie Latvijas uzvārdi. Tagad jau diezgan labu laiku parādījos konto iet. Katru dienu viņi izspēlē uzvārdu kalendāru, un tad viņi stāsta, kādiem uzvārdiem ir vārdadienas. Okay. Jā, šodien es nedzirdēju. Okay. Bet, Bērziņš. Es teiktu tā, Bērziņš numur 1. Bērziņš un Bērziņā. Ir viena arī Bērziņa līgā. Bērziņš, labi. Es teiktu, ka pirmie 4 ir tādi latviešu standarta vārdiņi. Un tā jau 5, 6 tur jau būs. Labi, bet tagad kas ir latviešu standarta uzvārdiņi? Tie nav ne Garančs, ne Rikvēlis. Noteikti nē. Mēs šeit nebūsim. Tā. Labi, Bērziņi tas te. Vēl viens koks. Ozoliņi. Jā. Ozoliņš. Jā, tādi mums ir 58 ozoliņi. Jā, man vēl nāk prātā varbūt kaut kas no āboliem saistīts. Āboliņš. Nē, bet tas nebūs. Labi. Ok, Bērziņš, ozoliņš. Bet vispār labs. Es atceros, man tēti vienreiz skolā izsauc uz klases audzinātājiem. Viņam pateica, jā, ābeles no ābeles tālu nekrīt. Ābols no ābeles. Jā. Es tikko sajaucu, jo man likās, ka tur ir viens vārds iekšā. Tā sakām vārdā, kurš tur nav. Jo, bet kā būtu? Ābele no ābeles tālu nekrīt. Tas jau bet labi, atgriežamies pie spēles. Tu jau centies man nosist. Es hintiņu domāju iedot, bet kuras pats nenolasīju. Hintiņu iedot. Jo es domāju, ābeles no ābeles tālu nekrīt. Tas nozīmē, ka viņš ripo lejā pa kalniņu. Kalniņš, skaidri, es sapratu tevi. Tur var viņš. Tu baigi daudz ābeles, esi kaldos redzējis. Es nē. Ļoti labi, ok, Dāvis, man patīk tavu hintiņu. Tā. Kalniņš, Kalniņa, Ozoliņš. Jā, man liekas, ka bija 2 kalniņas. Es neesmu labs šajā spēlē. Vispār, nē. Skatītāji, jūs droši variet arī spēlēt līdzi ar mani. Uzrakstiet, varbūt uzņemiet laiku, kurš ātrāk izpild šito. Bet, 4. hints būtu, ka viņam bija viens no populārākajiem vārdiem. Jānis.
Ne, vai Kārlis. Tev vajag uzvārdu. Jā, es saprotu tagad. Jānis, Kārlis, Mārtiņš, kas mums tur vēl bija? Artūrs Edgars. Kāds ir uzvārds no tā? Vienāds pirmais burts ar kalniņiem. Kārlis. Tā tad kaut kas ar Kārlis. Nē, uzvārdu. Krūmiņi. Bet es aizdomājos par Edgars Krūmiņu. Nu jā, Edgars Krūmiņš. Nu jā, bija Edgars. Jā, Edgars. Edgars Krūmiņš, tev ir jāspēlē Olibet līgā. Pārāk daudz to jau šeit pieminēt. Reku varētu uzcelt uzvārdu augšā. Labi, pēdējie divi. Te es tev nemocīšu, te es tev došu hintiņš. 5. NBA kādreiz bija tāds ļoti kolorīts spēlētājs ar daudz tetovējumiem, bieži vien ļoti interesanta frizūra. Rodmeni? Nē, baltais. Denverā spēlēja. Es zinu, man liekas, par kur pat tur runā. Birdmans. Kris Andersons. Jā. Bija, bet kāds ir uzvārds? Tā arī ir. Andersons? Jā. Nopietni? No Andersons. Wow. 45 Andersons mums ir. Wow, ok. Un es nekad neiedomātu, pateikšu godīgi. Bet īstenībā tagad paskatoties, diezgan daudz dzirdēts uzvārds. Zinu, es tikko sapratu, ka es neesmu nomainījis cipariņus. Tāpēc, ka Bērziņi 19, Ozoliņi 15, Kalniņi 12, Krūmiņi 12. Tāpēc man likās, Anderson ir 7. Jā. Anderson ir 7 un pēdējie arī mums ir 7. Tas ir tāds uzvārds, kas simbolizē putnu, kas ir gan arī katrā ielā sastopams, un cits runā, ka viņi ir vadības iesūtņi, cits saka, ka viņi ir novērošanas kameras. Man nāk prātā vienkārši putniņi, bet... Mazs, balts, melnu putniņi. Staigā visu laiku ēd baltmaizi. Kājas? Nē. Balts putniņš, kas ēd visu laiku. Nē, kājas jau neēd, baigi baltmaizi. Balts putniņš. Pilsētas putniņi. Viņi, man liekas, arī nekur nemigrē ārā. Viņas laiki ir. Tu esi kādreiz redzējis mazu balodu? Nē. Un tad 7. Baloži. 6. baloži. Jā, es viņu zinu tikai melnus. Baltus baložus es nezinu. Ok, skatītājs skaitļiem nepievēršam uzmanību. Jā, tur ir nedaudz copy-paste kļūda, bet viss kārtībā. Tik sarežģīta spēle uztaisīta. Aplaus Dāvim, jā, visu cieņu. Paldies tev. Tā. Šis bija ko nākamreiz tam mēs mēģināsim ar jums, dabūt no jums atbildīts un tad arī... Es domāju, ka šis noteikti būs interesanti arī pašiem skatītājiem pavērot. Un tad varbūt točno mums vajadzētu trešo un tas starp viesiem, jo, lai kaut kāda sancensība arī... Kā šitais tulkotos latviski? Jo family feud, kas tas ir ģimenes, kaut kāds feud. Kas bija feud? Tas bija kaut kāda nesaprašanas cīņa... Feud. Tas ir tāds diskusija. Diskusija, jā. Tā kā šis būtu amateur feud. Nē, amatieru diskusija. Padomāsim vēl šito. Ok, ļoti labi. Es arī esmu priekš tevis kaut ko sagatavojis. Īstenībā es nemelošu. Tā bija Dāvija ideja, kuru vienkārši mēs sarunājām, ka es kaut ko arī pateikšu, lai nav tā, ka tikai Dāvis izklausās, ka viss ir sagatavojis. Bet šautauts Dāvim, viņš uz šo epizodu tiešām ir malacis. Dāvis man uzdeva tādu jautājumu, gatavojoties, par ko mēs varētu parunāt beņķi ekspertos. Es viņu pajautāšu, un tad tu pats varēsi pakomentēt tālāk. Kā būtu, ja Olibet entuziastu basketbola līgā mēs ieviestu līdzīgi kā NBA Christmas games, jeb Ziemassvētku spēles. Un, kā zinām, tad tās ir tādas iespaidīgas. Un arī pēc mājaslapas statistikas Ziemassvētkos vislielākais apmeklējums parādās. Tā kā kaut kāda papildu interese mums ir ap Ziemassvētkiem. Arī, kā visi saprot, ka ilgi basīts tagad nebūs, tad gribās vēl apskatīties. Dāvi, kādas spēles tu ieteiktu? Varbūt šajā nogalē, pieņemsim, ne šajā nogalē, bet kuras varētu ielikt šajā nogalē, lai būtu lielākā interese. Protams, tā nebūs, jo kalendārs jau ir salikts. Bet pirmais nopietnais variants man ir Darbdienu līgas, tā teikt, čempionu cīņas. Jeb šo Anzāģi pret LU Banka augstskolu. Abas divas bez zaudējumiem, tas tāds ļoti zīmīgs spēle varētu būt. Es domāju, ka Anzāģi arī varētu būt diezgan daudz atbalstītāji. Es nezinu, viņiem nāk vai nenāk, bet tādas organizācijas. Mēs noteikti varētu uzzināt. Tā kā tur 7-0 un 9-0 komandas tāda spēlētāja arī, kur tas pats Mārtiņš Krūmiņš bija
Jā, es nezinu, vai viņš arī darbdienu līgā spēlē, bet Extra līgā izaicinājumā viņš ir kādā turības sastāvā. Tā būtu laba spēle. Jā. Ziemassvētku noskaņās. Ok. Man arī ir viena sagatavota par 3. līgu, kur varētu arī būt tāds, es domāju, tāds kāpiņš. Mūsu jau pieminētie Bozo Basket, kuriem nav neviena zaudējuma, un viņiem pretī stātos Ziemassvētku spēlē Let It Rain. Jebšu, mēs varētu teikt, Let It Snow. Jo, lietus sasalst uz Ziemassvētkiem. Let It Snow, vai ne? Let It Rain pret Bozo Basket. Viņi savā starpā nav spēlējuši, un Bozo Basket ir neuzvarēti. Savukārt Let It Rain ir viens zaudējums, bet punktu ziņā viņi atpaliek tikai par 1 punktu no Bozo Basket. Līdz ar to izspēlējot šo spēli, tā būtu potenciālā cīņa par 1. vietu grupā. Okay. Jā. Un es domāju, tur būtu ļoti, ļoti interesanti pavērot, kurš tad kuru. Tad, kad šī spēle pienāks, jo tas agri vai vēl notiks, to mēs redzēsim, bet tas varētu būt tāds ļoti labs Ziemassvētku. Un Bozo Baskets arī gan jau uztaisīt kaut kādu interesantu tiktokiņu. Noteikti. Bozo Baskets parūpētos. Labi. Manējā pēdējā spēle, es tev pateikšu komandas, un tev man jāpasaka, kāpēc es izvēlēju šo spēli. Labi. Tātad es gribētu, lai būtu ekstralīgas izaicinājuma kausa spēle starp Ērūfu un Pārdaugavas Bukiem. Wow! Tāda ir tava izvēle. Jā. Pirmkārt, tu noteikti šo vēlētos kā Ziemassvētku spēli, jo tu zini, ka Pārdaugavas Buku fanu klubs ierastos. Okay. Un atmosfēra tur būtu lieliska. Es teikšu godīgi, nezinu, kā ir Ērūfam ar apmeklējumiem, bet ceru, ka arī nāk skatītāji. Tātad tribīnēs atmosfēra noteikti būtu laba. Ērūfs ir esošie čempioni. Šobrīd tas noteikti arī ir vēl viens aspekts. Un Pārdaugavas Buki savukārt ir tāds pretinieks, kurš varētu parādīt radziņus, ir trenējušies visu vasaru un ir apņēmības pilni šogad aizstāt kādu ekstralīgas vai izaicinājumu kausa čempionu. Tas ir tādi mani minējumi. Jā, ļoti labi minējumi. Man patīk, cik daudz tu izvilki no nekā, jo mans pieņēmums bija vienkārši tas, ka man Ziemassvētku asociējas ar jumtiem. Jūs Ziemassvētku vecītis staigā pa jumtu un Buki ir ziemeļbrieži. Ok. Ziemeļbrieži un jumti. Diezgan loģiski. Jā, tev pat uz džeferu tas pateikt. Vajag jau kaut ko sarežģīt izdomāt. Šito es gaidu visu epizodi. Ok. Ērūfs Pārdaugavas Buki, jo Salavets staigā pa jumtiem un viņam ir ziemeļbrieži. Man patīk šī Ziemassvētku spēle. Vai uz nākamo gadu būs šāda Ziemassvētku spēles? Tas viss ir atkarīgs no līgas organizatoriem. Tas bija rubrikā. Tas nekas, ka mums tur nerādās. Jā, mēs jau ilgi nerādamies šeit. Nē. Jā. Tas galvenais, lai tur rādās. Jā, tāpēc es izdomāju nočikot. Tā bija rubrikā Beņķi eksperti. Pagodrojāmies uz nākamo epizodi. Jaunais gads būs sācies. Es domāju, piesaistīsim kaut kādu viesi. Jā, pavisam noteikti būtu laiks viesim. Uzrakstīsim arī Instagramā. Ieliksim tādu aptauju, varbūt, ko jūs vēlētos redzēt. Variet padomāt par svētkiem, kas ir tas, ko jūs vēlētos janvāra epizodē redzēt. Paies svētki, atgūsimies, iesāksim jauno spēļu ciklu. Un tad arī domāsim par to, ko aicināsim šeit. Bet prognožu spēle trāpīs vai nē? Pirmajā kārtā atceries, kas bija mūsu izvēles. Kādu spēli izvēlējās mūsu sabiedrotais Olijs Stīpa? Jā. LVB scores pret Vervo. Pret Vervo. Tieši tā. Un mēs varam apskatīties, kā gāja man, tev un Olijam. Tātad tablo rāda sekojošu rezultātu. Diemžēl no manas skatu punkta. Dāvis ir ar 1 punktu. Reinis un Olijs ir ar 0 punktiem. Redziet, arī mēs pacentāmies atrast fotoattēlus, tāds piemērots. Es pozēju, cerībā sagaidīt savu 1. punktu. Dāvis savukārt izskatās ļoti neapmierināts, ka viņam ir iedots tikai 1 punkts. Cik es, ka 2 gadi nebija bijis pie frizieriem, tā bija diena, kas gāja pie friziera. Tā kā es
Dalītās sajūtās. Bet, tu kā lauva izskaties un paņēmi 1 punktu. Tātad LVB skors ļoti pārliecinoši uzvarēja ar 41 punktu pārsvaru 111-70. Un līdz ar to mana un Olija izvēle bija pagalam nepareiza, bet tu, par cik bija jau mazo skautingu uztaisījis, ieguvi 1 punktu. Bet ir laiks otrajam raundam. Tātad, ja iepriekš izvēlējies tu pirmais, tagad izvēlēšos es. Bet pirmais, kas mums ir jāizdara, mums ir jāieslēdz Olijs Stīpa, jāpievieno viņš un jāļauj viņam izvēlēties spēli, no kuras mēs tātad ņemsim uzvarētāju. Jā. Mēs ņemam par piemēru sestdienu, 20. decembri, kur ir ļoti daudz spēļu. Svētdienā ir vēl vairāk, bet, lai visi ietilptu vienā fotoattēlā un lai Olijs varētu nolasīt, mēs paņēmām sestdienu. Un tāpēc šobrīd mēs rakstam Olijam. Izvēlies. Kā mēs tur viņam rakstījām iepriekš, izvēlēs vienu spēli no šīm visām bez komentāriem. Jā. Bez komentāriem. Izvēlēs vienu spēli. Te kaut kādu džingliņu var pielikt. Jingle bell, jingle. Izvēlies vienu spēli bez komentāriem. Izvēlies vienu spēli no šīm visām bez komentāriem, un viņš izvēlās Olijs Stīpa Bekā Snoopijs pret Virgin City. Kas to būtu domājis? Tā mums ir 4. līga. Tā mums ir Bekā Snoopijs. Meklējam. 4. līga, 8.30 sporta centrs, Meža parks. Un man ir pirmā loza, ko ņēmu. Tu vari šausmīgi veganti izdarīt. Ak, Dievs, skatītāji. Bet man ir inside info, though. Es zinu, kāds sastāvs apmēram būs. Es būšu tik nejauks. Bet par cik bez inside info? Es tev nedrīkst neko prasīt. Uzvarēs Bekā Snoopijs. Tas tavs minējums, jā. Jā, jo Dāvis spēlē Bekā Snoopijā, un viņam tagad ir jāsaka, ka uzvarēs Virgin Cities. Ironija. Vai? Es tagad domāju, kā es varu izbēgt no šitā, bet laikam, ka es nevaru. Mēs... Nē, ļoti labi. Tā kā es palielam šī man pirmā prognoze bija veiksmīga, un es neesmu baigi veiksmīgais prognozētājs, tad es teikšu, ka Virgin City vinnēs dueli pret Bekā Snoopijs. Jā, viņi uzvarēs. Tā viņa džeki būs ļoti dusmīgi uz tevi. Bet labi, Reinis izvēlās Snoopiju, Virgin City izvēlās Dāvis, izvēlās Virgin City. Izvēlies vienu uzvarētāju. Bet būs laba spēle gan. To gan es varu garantēt. Tā kā droši nākam skatāmies, kas tur ir. Olibetā 20. decembrī. 8.30. 8.30 Mežparks. Olijs Stīpa izvēlēs vienu uzvarētāju bez analīzes. Viņš izvēlās Virgin City. Nu, labi. Snoopijs nevienam nepatīk. Zini, kā ir? Tas viss normāli. Zini, kā ir? Nē, man patīk, ka es paņēmu Snoopiju. Tāpēc, ka tev nav jāspēlē pret mums. Zini, kā ir? Šeit var sanākt tas, ka vai nu Olijs paliks bez punktiem, vai es palikšu bez punktiem. Jā. Uz nākamo epizodi joprojām kādam būs nulīte. Tur būs intriga. Tas ir forši. Jo mums būs joprojām kādam nulīt. Es ceru, ka tas būs Olijs Stīpa, jo iepriekš viņš kļūdījās. Lai viņš kļūdās arī tagad. Virgin City izvēlās Olijs Stīpa. Tā ir viņa izvēle. Tā bija rubrika Trāpīsi vai nē. Es ceru, ka es trāpīšu, un Dāvis ar Oliju netrāpīs. Dāvis arī cer, ka es trāpīšu, jo viņš jau grib, lai Snoopijs uzvar, bet viņš to nevarēja teikt. Redzēsim, es varu to teikt, es gribu, lai Snoopijs vinnē, bet ne šī kategorijā. Jā, tev bija jāsaka savu prognozi. Tā. Redzēsim, kā tur ies. Bet tagad, dārgie skatītāji, laiks beigām bez taktikas. Bez taktikas. Ko Dāvi, bez taktikas jau mazliet pārvēršās par kaut kādu taktiku, jo, protams, es paskatījos, kas mūs sagaida priekšā. Priekšā mūs sagaida Ziemassvētki. 14 dienu ietvarā ir 4 brīvdienas. Pagatavojies. Es te meloju, jā. 14 dienu ietvarā ir 10 brīvdienas. Tikai 4 ir jāstrādā. Un ļoti liela daļa noteikti ir jau sen paņēmuši atvaļinājumus un vispār par darbu aizmirsīs šajā piekdienas vakarā. Bet novēlu jums Ziemassvētkus izbaudīt sirsnīgi savu tuvo lokā. Lai jūsu galds ir bagātīgi klāts,
Ja vēlēties, ieprieciniet mīļos ar dāvanām, bet mēs jau zinām, ka Ziemassvētki ir galvenais būt kopā. Novēlu, lai uzsniegs sniegs un sagaidīt kārtīgi to zirga gadu. Es ļoti gribu uztaisīt zirga skaņas, bet es saprotu, ka es nemāku, un es to labāk nedarīšu. Tāpēc... Dipadu. Te jau ieciet. Ļoti skaisti novēlējums pateicu, un es visam piekritīšu. Es nezinu. Ja jums 3. decembrī ir Ventspilī brīvs laiciņš, atnāciet uz labdarības spēli, ko mēs ar Snoopy organizējam, tas arī būs foršs pasākums, tā kā tur mēs atkal dosim savu. Man Džek teica, ka man ir kaut kur bišķi jāieplago, tā kā jā, tur mēs arī foršu labdarības spēli taisīsim, ziedosim vietējiem un jā. Ziemassvētki ir došanas laiks. Ir došanas laiks, tā kā jā, kaut kā arī savu ar viņu atdodam. Visu gadu mēs varam ņemt un prasīt, bet kaut kad taču ir jādod atpakaļ. Un es domāju, ka nav skaistāka laika tam kā Ziemassvētki. Tas pats dod 5 maratons norisinās šobrīd. Tā kā, ja vēl neesi piedalījies, tad piedalies, paspēj piedalīties. Mērķis ir kustība. Nevelti. Mums tuvojas arī zirga gads. Zirgs ir tāds spēcīgs, brašs dzīvnieks, kurš daudz kustās. Vai tu zini, kādas krāsas zirga gads ir? Es nemāku krāsas. Es nemāku krāsas. Tā krāsa arī mums daudz kur iesaistās. Arī tavā džemperī viņa ir. Sarkanais zirga gads ir 2026. gads. Un novēlam jums visiem priecīgus, sirsnīgus un mīļus. Paldies, ka skatījāties Olibet Entuziasts Basketbola līgas podcasts Zemes tīpas 2. sezonas 2. epizode. Divi runātāji, kuri visu laiku runā un kaut ko domā. Dāvs Garanšs. Reinis Rikvēlis. Tiekamies jaunajā gadā. Čau! Ejau.